nabadzīgākās ganībās senos laikos uz ziemu dzīvnieks baroja ar lapu slotiņām, kuras ievācis no kokiem, kur bija kaut kādi 3-4 metri augstumā nogriezti. Angliski tas saucās kopisinga, latviski es nezinu, kā to saukt. Un te ir tāds osis, kurš ir, redzēt, pēc tās vainagu struktūras ir vairāk kārt griezts. Šeit ir osis ar tādu, izskatās jau tīri cienījamu stāžu. Resns vecs koks, kurš arī bijis kaut kad griezts. Un tagad ir bišķiņ aizaudzis. Un tā ganībā tie koki tiek šādā veidā izmantot. Te ir kādi jaunāki koki. Izskatās kaut kad iespējams pat stādīti. Nepārāk sen salīdzinoši tam arī tieši tāpatās. Izskatās kā smuki pilsētas veidotie koki. Nē, bet tā ir viss vien liela sena parkveida ganība, kur vēl sentām metodas ir atstātas daļēji dzīves. Pa laikam kāds izmanto. Šodien, ka te var redzēt, ne visu oši to pārcieš, bet nu tā senos laikos risināja lobarības vajadzību. Baroja lops ar zaru slotiņām. Es zinu, ka te arī no tās akmeņainās augsnes te ļoti daudz sienu nevar iegūt un pļaut arī grūti, jo ir daudz dažādu akmeņu un šķēršļu nelīdzens. Bet, nu, zaru slotiņas bija droši vien kā lielisks risinājums. Un slotiņas griež arī no bērziem. Tā var redzēt, tas ir samērā svaigi darīts. Es pieļauju, tas ir vairāk tādiem pagātnes tā lauksaimniecības prakšu mantojuma saglabāšanai, bet nu, to praksu joprojām uztur aktīvu. Un te gar malu visi tie bērzi ir tieši tāpatās vainagoti. Un viss tās galotnes ir droši vien, ka izmantots arī lopu barošanai.